Sveicināti, Dive Latvija biedri, uzņēmēji, zinātnieki. Man ir patiesi prieks šajā Latvijai tik skaisto svētku laikā jūs uzrunāt un akcentēt pāris starptautiskas ziņas. Pirmām kārtām gribas atgādināt par to, ka pagājušā nedēļā Buharestē norisinājās NATO industrijas padomnieku grupas plenāras sesijas, kurā kopā strādāja gan alianses dalībvalstis, gan arī partnervalstis. Un šo plenāru sesiju ietvaros ir uzklausīti gan NATO ACT, gan NSPA, gan NCAA aģentūru ziņojumi. Un būtiski arī ziņojumi ir pabeigti, kas varētu interesēt arī uzņēmumus, kas strādā gan ar sensoriem, gan ar dažādām raķešu sistēmām, gan ar mākslīgo intelektu. Tāpēc interesēties pie mums un jūs uzzināsiet vairāk par gala ziņojumu saturu. Otrs, ko vēlētos akcentēt, ka ir aizsācies darbs pie nākamā gada ziņojumu tēmu apstiprināšanas ar NATO dažādām struktūru vienībām, un arī līdz 28. novembrim es aicinu apdomāt varbūt jums kādas nozīmīgas tēmas, kuras 5 NATO dalībvalstīm saskaņojot var tikt virzītas tālāk finansējuma piesaistēji turpmākām izpētēm. Ļoti vēlos arī akcentēt, ka NATO ACT ir jauna mājaslapa, kas arī aicina biznesu uz sadarbību, un tas ir vairāk vērsts uz dažādām iespējām testēšanas un demonstrāciju jomā. Tādēļ, ja jums ir kādas inovācijas un jūs vēlaties arī šobrīd aktuālijos partnerību projektos iesaistīties, tā skaitā tādā vērienīgā projektā kā NATO kopīgais projekts Baltijas jūras kritiskās infrastruktūras stiprināšanai, tad lūdzu esiet aktīvi arī sadarbībā ar ACT. Ļoti vēlos arī akcentēt, ka Eiropas Savienībā mūsu partneru organizācija Eiropas aviokosmosa drošības un aizsardzības industrija asociācija ir izveidojusi vienotu biznesa kontaktu tīklu, jeb platformu, kurā arī jūs varat reģistrēt savu uzņēmumu, un par jums uzzinās arī citi ASD Europe biedri. Un tādā veidā jūs varat gan veiksmīgāk startēt citu Eiropas Savienības dalību valstu iepirkumu projektos, gan arī veidot konsorcijas Eiropas aizsardzības fondam, jau jāsaka nākamajā gadā. No manas puses tas šodien viss, lai jums priecīgi svētki un no visas mūsu komandas kopīgi vēlam saules mūžu Latvijai.